Tā nu esam aizdzīvojušies jau gandrīz līdz novembrim, kas nozīmē, ka klāt ir arī Helovīns. Un, protams, ka viens no atslēgvārdiem šajā sakarā ir šausmas. Lai gan reti kurš kāro nokļūt briesmu pilnās situācijās reālajā dzīvē, tā kārtīgi padrebēt pie ekrāniem ir pavisam cita lieta. Un tā nu vispirms Helovīna adrenalīna devas vārdā piedāvājam IFDB šausmu filmu top 10. Svešais 2. Kosmosa kuģa Nostromo komandas locekle vienīgā, kas izdzīvo cīnoties ar agresīviem citplanētiešiem, kopā ar kaujas vienību atgriežas uz nezināmās planētas, lai iznīcinātu briesmoņus. Sarkanās rozes nams. Vai tiešām mājā, kuru dēvē par sarkano rozes namu, mīt spoki? Lai to noskaidrotu, profesora Džoisa Rīrtona uzaicina 6 ekstrasensus ar dažādām spējām piedalīties bīstamā eksperimentā. Pamodināt mājā mītošos pārdabiskos spēkus. Taču paliekot ilgāk, viņi saprot, ka atmodinājuši ne tikai pašu namu, bet arī tajā mītošo ļauno spēku. Svešais. Veicot atpakaļ ceļu uz Zemi, komerciālais vilcējkuģis Nostromo saņem dīvainu signālu no netālu esošas planētas. 7 cilvēku apkalpe tiek atmodināti no hipermiega, un viņu pienākums ir atrast signāla izraisītāju. Atrodot to, tiek atklāts, ka šis signāls nav bijis palīdzības sauciens, bet gan brīdinājums, taču tad jau ir par vēlu. Jātnieks bez galvas. Pikls detektīvs Ihabots Kreins, Džonijs Depps savā kārtējā sadarbībā ar Timu Bērtonu, dodas uz mazpilsētu, kurā notiek mistiskas slepkavības. Upuri tiek nevis vienkārši piežmiegti, bet to līķiem parasti galvas ir atdalītas no torsiem. Pavisam ātri top skaidrs, ka te pie vainas nav vienkārši manieks un spriedzes pilns piedzīvojums Bērtona uzburtā pasaulē var sākties. Intervija ar vampīru. Šajā Annas Raisas bestsellera ekranizācijā ar Toma Krūza, Breda Pitta un daudzu talantīgo jauno aktieru piedalīšanos mirušie ir dzīvāki par dzīvajiem. Daudzas balvas iegūšais kino kases mīlulis Toms Krūzs eleganti iejūtas ļaunā un valdzinošā Lestata tēlā. Breda Pitta tēloto Luisu kārdina Lestata nolādētā nemirstība, taču vienlaikus viņa arī biedē vampīru dzīves negrozāmais likums, lai izdzīvotu, tev ir jānogalina. Filmā piedalās arī Stevens Rī, Antonio Banderas, Kristians Sleters un jaunā Kirsten Dunsta. Režisora Neila Džordana hipnotiskā Raisas intervija ar vampīru ekranizāciju piedāvā drebuļus uzdenošu, šokējošu un dēmoniski izklaid līdz kapamalai un aizstās. Piektdiena 13. 1957. gadā noslīkst jauns puisis vārdā Jasons. 1958. gadā nometnē tiek nogalināti 2 cilvēki. 1962. gadā ugunsgrēks izjauc Kristāla ezera nometnes atklāšanu. Tagad 1979. gadā Stīvs Kristijs atver Kristāla ezera nometni, ignorējot vietējo cilvēku brīdinājumus. Un atkal Jasona noslēpumainā slepkavību sērija var turpināties. Vai kāds izdzīvos, lai varētu pastāstīt šo mistēriju citiem? No krēslas līdz rītausmai. 2 brāļi laupītāji bēgot no policijas ķīlniekos paņem mācītāju un viņa bērnus. Netālu no Meksikas robežas viņi nolēma apstāties un pārlaist nakti kādā bārā pie lielceļa. Kurš gan varēja iedomāties, ka šis bārs ir vampīru midzenis? Galvenajās lomās Džordžs Klūnijs, Kventins Tarantino un Selma Hayeka. They're going over. That's a 1,000-foot drop. Slepenais līgums. 1692. gadā 5 ar pārdabiskām spējām apveltītas ģimenes deva klusēšanas zvērstu, lai aizsargātu sevi pret raganu vajātājiem. Taču viena no šīm ģimenēm lauza doto zvērstu un tika padzīta. Ir pagājuši gadsimti, taču slepenās brālības spēku ir mantojuši šo ģimeni pēcnācēji. Šiem 4 draugiem piemīt neticamas spējas, bet tās kļūs vēl varenāks, kad pirmais no viņiem, Kalebs, sasniegs 18 gadu vecumu. Taču tad ierodas viņu Sansensis, 5. ģimenes pēctecis, kurš augsti iemantot Kāleba spēku. Kaut kas. Bariņš izpētes stacijas darbinieku Ziemeļpola nekurienes vidū uzduras ārpus zemes dzīvības formai, kura par savu jauno mitekli ir izvēlējusies cilvēka ķermeni. Spriedzi rada ne tikai fascinējošie skati un kameras darbs, bet arī prasmīgais scenārijs un Ennio Morricones minimālisma stilā ieturētais muzikālais pavadījums – klasika. Psiho.
Fīniksas ofisa darbiniecei Merionai Kreinei ir apnicis, kā dzīve ar viņu līdz šim ir apgājusies. Viņu un viņas draugs Sems nevar apprecēties, jo Semam lielākā daļa savas naudas ir jādod alimentos savai bijušajai sievai. Kādu piekdienu ofisa priekšnieks uztic Merionai bankā nogādāt $40,000 no kāda klienta. Meriona, saskatot iespēju dabūt naudu un sākt jaunu dzīvi, pamet pilsētu un dodas Kalifornijas virzienā, kur atrodas Sema veikals. Nogurus no garā ceļa un vētras pārsteigta, Meriona nobrauc no galvenā ceļa un apmetas Beitsa motelī. Moteli pārvalda kāds jauns cilvēks Normans, pār kuru liela vara ir viņa mātei. 1961. gadā filmu nominēja 4 Oskariem, tā ieguva arī viena zelta globusa apbalvojumu. Nu, ko iespējams, ka tieši kāda no šīm filmām jūsu Helovīnu šogad padarīs jo sevišķi atmiņā paliekoši. Bet tikpat labi iespējams, ka tā būs jaunā Zāģa filma 3D formātā, kuru kinoteātros Latvijā skatām no 29. oktobra. Noskaidrosim, kādu iespēju šīs nedēļas aktuālākā šausmu filma atstājusi uz skatītājiem. Zāģis 3D. Pēdējā 7. slavenā šausmu filmas sērija Helovīnu šogad padarīs vēl asāku un baismīgāku, jo pirmo reizi Zāģi šaušalīgos notikumus būs iespējams piedzīvot 3 dimensijās. Tiesa, tika plānot arī 8. filma, taču Zāģi 6. ekranizācijas nevisai veiksmīgie finansiālie rādītāji par prātīgu ideju lika atzīt apstāšanos pie 7 sērijām. Taču garām nebūs palaists daudz, jo 8. Zāģi sižeta koncepts ir ietverts pēdējās filmas sērijā. Tie laimīgie, kas palikuši dzīvi pēc Jigsaw sadistiskajām spēlēm, meklējot atbalstu, vēršas pie vēl viena izdzīvojušā Bobija Dagena, taču viņa tumšā pagātne slēp daudz biedējošu noslēpumu, kas var uzsākt jaunu terora vilni. Filmas uzņemšana galvenokārt notika Toronto no februāra līdz aprīlim. Vēl janvārī Kevins Grūters, kura režisora debija bija 6. Zāģa filma, gatavojās sākt darbu pie Paramount Paranormālās aktivitātes 2. Taču pēkšņi tika atlaists Zāģa jaunākās daļas sākotnējais režisors Hekls, un Grūteram nācās ieņemt viņa vietu. Kad režisors ieradās Toronto 2 nedēļas pirms filmēšanas sākuma, viņš diezgan ievērojami pārveidoja scenāriju. Galvenās lomas atveidotājs Tobins Bells izteicis komentāru, ka 3D nekādi neietekmēšot viņa sniegumu vai tēlošanas metodas, bet tā noteikti būšot interesanta pieredze. Как понравился фильм вообще? Вообще, самый лучший. Вот, мне кажется, самая классная часть. Здесь показано все было. Ну, во-первых, 3D. Мне кажется, эта технология имеет большое развитие в будущем. И вообще, все очень классно. Форум Cinema, большое им спасибо за то, что они так быстро показывают фильмы, особенно как раз на Хэллоуин. «Пила» — это самое лучшее кино, мне кажется. Другие фильмы тоже видел? Другие фильмы видел, да. Но мне кажется, был еще Resident Evil неплохо. В 3D тоже было, тоже очень классно. И, скажем, ваш любимый фильм ужасов? Мой любимый — это «Пила». У нее очень хороший сюжет и очень приятно видеть вот то, что Форум Cinema предоставляет нам самую быструю показ фильмов самых последних. Очень понравился. Даже, есть такие моменты, что страшные, но так нормальный. А как 3D? Отлично, очень. Но там мало моментов таких, что вот на тебя, к примеру, летит что-то или что-то того. Другие фильмы тоже видел? И как насчет вообще фильмов ужасов? Обожаю. Только страшно одной смотреть. Ну, самая любимая, может быть, есть какой-то? Самый любимый? «Зеркала». Первая часть. Kā filma? Baigi labā, vislabākā no Zāģiem vienkārši. Daudz baidījāties? Nē, es visu Zāģis esmu daudzreiz redzējis, ļoti patika. Kurš Zāģis tad vislabākais, man jautā? Šitais te, man liekas. Arī šits. Šitais pārējie, tā. Kā 3D efekti? Oi, labi. Normāli. Ļoti labi, jā. Varēja vairāk. Jā, varēja vairāk tā kā. Daudz šausmu filmas vispār skatāties? Jā. Es tikai tās šausmu skatos. Ir kāda mīļākā tādā gadījumā? Šitā. Šī pavisam viennozīmīgi. Tādēļ es arī aizgāju. Filmas beigās bija aplausi, kā es domāju, par ko, kādēļ? Tādēļ, ka baigā filma, ka beidzās tieši tā, ka to čau. Как понравился фильм вообще? Ну, фильм так себе. Один раз можно посмотреть. Да, спецэффекты хорошие были. 3D, то есть? Ну да, 3D хорошо, только глаза иногда болят. Да. А так все нормально. Все нормально. Другие фильмы тоже видели? Да, другие. «Обитель зла» 4. Ну, самый лучший. Самый лучший. Трансформеры 2. А в 3D? А, в 3D? Да. Мультики. Да-да-да. Najauka SS, о. Да. Ваш любимый фильм ужасов? Фильм ужасов? «Кошмар на улице Вязов».
Пятница 13 начало. Посоветовали бы друзьям вообще? Нет. Не понравился твой фильм? Ну так. Плоховат. Nu, ничего. Без смысла. Vai bija baisi, vai bija daudz momentu, kur baidīties un šausmīgi? Baisi nebija, bija briesmīgi pretīgi, tad, kad visa tā gaļa un kad rokas griezenos. Kā 3D efekti? Nebija daudz, dažos tikai momentos. Tā. Vai citas zāģu filmas ir redzētas? Jā. Kura bija vislabākā? Man liekas, ka šitā, pagaidām. Līdz šim pirmās es neatceros, bet šitā bija labā arī. No 5 8, cik jūs dotu, teiksim, šai filmai? 5. 4, думаю. 5. 5. 7,5. 3. Я думаю, 5 это самая лучшая часть. Šai reizei šausmu pietiks. Mēs gan iesakām sev biedēt ar mēru, jo galu galā šogad Halloween nakts iekrīt tieši pirms jaunās darba nedēļas un skolas gaitu atsākšanas. Un neaizmirstiet pārgriezt pulksteņus. Paldies, ka skatījāties! Atā!